Nepilnu kilometru garo Amatnieku ielu Ogrē vasarā klāja bieza putekļu kārta, bet pavasarī ūdens. Šovasar grants segumu nomainījis bruģis. Vien ielas rekonstrukcijas laikā paredzēts nocirst arī 63 kokus, tostarp ne tikai papels un augšņus, bet arī 33 spriedzes, 10 egles, 5 skļavas, 3 liepas un 1 ozolu. Tā es nezinu. It kā žēl, bet labas lietas dēļ. Līdzīgās pārdomās arī citi Amatnieku un apkārtnes mazo ieliņu iemītnieki, bet centra daudz dzīvokļu mājās mītošajiem par pilsētas zaļās rotas saglabāšanu ir pavisam strikts viedoklis. Koki neaug ātri, tāpēc tos vienmēr ir žēl nozāģēt, un tāpēc, protams, esmu pret. Kā skaidro vides speciālisti, šķirties no kokiem esot nepieciešams, lai izbūvētu lietus kanalizāciju, kas ielu pasargās no pārplūšanas, turklāt nozāģējumie koki esot mazvērtīgi. Jā, vizuāli tie bērzi ir skaisti, bet principā šie bērzi ir pārauguši koki, un šo arī kokaugu nociršanu ir saskaņojis Dabas aizsardzības pārvalde, ir saņemts atzinums. Arī izpilddirektora pirmais vietnieks uzskata, ka projekts esot vidē draudzīgs. Turklāt tas savā ziņā ir unikāls, jo ātrumu ierobežojošo vaļņu vietā tiks izbūvēts drošības saliņas. Tās ir tādas kā pussalas, kas uzlabo šo satiksmes drošību, kas ļauj samazināt braukšanas ātrumu un arī ļauj saglabāt atsevišķus ļoti svarīgus kokus šajās ielās. Pēc līdzīga projekta pakāpeniski tikšot rekonstruēts arī citas kartonu fabrikas rajona ielas. Izteikt savu viedokli par koku ciršanu publiskajā apspriešanā ogrēnieši var līdz 21. jūnijam.